Dažkārt dzīvē notiek tā kā klusajos telefonos. Kāds par kaut ko teica, un pēc tam nodod tālāk. Un, kad beidzot notiek faktu salīdzināšana, tad izrādās, ka kaut kas nelīmējas kopā. Un, kad uzdod jautājumu, pagaidi, bet kā tad tur īsti bija? Tad saprot, ka ir pārcenties un meklēdams sev attaisnojumu, pārmet to tam, par kuru runā. Un saka, nē, es jau nē, es taču tā neteicu. Tā teica Marlēna. Izrādās, ka tu nespēji apvaldīt savas negatīvās emocijas, mēli, kas skrien ātrāk par domām, un nespēja nest atbildību par saviem vārdiem. Un kur nu vēl darbībām? Kā veidojas mūsu vide? Un galu galā, kādu Latviju mēs vēlamies redzēt nākotnē? Kādus politiķus mēs ievēlam un ko no tiem sagaidām? Un kādēļ pēc tam par tiem rodas mums vilšanās? Varbūt atzīsimies sev, ka neko iepriekš par to kandidātu mēs nebijām zinājuši, kā vien saskatījuši politisko reklāmu vēlēšanu laikā. Tad jau mēs visi esam balti un pūkaini. Tādēļ piedāvāju mums parunāt par politiku un mums pašiem. Dievs svētī Latviju!